Vēsturi veido katras vietas identitāti, un arī Alūksnes novads var lepoties ar bagātu un daudzslāņainu pagātni. Lai to saglabātu un nodotu nākamajām paaudzēm, būtiski ir to pētīt un popularizēt. Atzīmējot Alūksnes pilsētas 105. gadskārtu, Alūksnes novada muzejs rīkoja tikšanos, kurā vēsturnieki dalījās savos jaunākajos atklājumos, bet interesanti varēja uzzināt vairāk par pilsētas attīstību, arhitektūru un sabiedriskajiem procesiem. Latvijā novadpētniecība, man liekas, ir interesantā stāvoklī, kur vienlaikus ir bijis ārkārtīgi milzīgi liels progress pēdējās desmitgadēs, bet tomēr ir kaut kas palicis no tās padomju laiku stagnācijas šajā ziņā. Un man liekas, ir vērtīgi vienkārši kaut vai tikai apkopot šo jaunāko informāciju. Man ļoti gribētos, lai šādi pasākumi būtu tie, kas aicina ciešāk ieskatīties tieši Latvijas vēsturē. Tas man ļoti priecē, kad atkal Latvijas vēsturē skolā citā kvalitāte atgriezusies un atgriezīsies, jo, kā parāda pasaules notikumi, bez savas valsts vēstures apzināšanās mēs nevaram pastāvēt, mēs nevaram būt droši. Mums jāzina sava valoda, sava vēsture, un tieši šie nelielie novadpētniecības pasākumi, es uzskatu, ir tieši tas, kas pievērsīs mūs ciešāk paskatīties savā dzimtu vēsturē, vietas vēsturē, un arī cilvēkiem ļaus paskatīties savādāk uz vēsturi. Šī viennozīmīgi bija iespēja novada pētniekiem dalīties ar saviem atklājumiem un vienlaikus apkopot un centralizēt šīs zināšanas, padarot tās pieejamas vienā pasākumā. Tikšanās laikā tika prezentēti 4 aizraujoši pētījumi, kas atklāja gan maz zināmus faktus, gan sniedza padziļinātu ieskatu jau zināmās tēmās. Mana tēma ir tas, kā īsti vēsturiski izveidojās, no kurienes nāk šīs pils, šīs ēkas arhitektūra. Tas ir angļu gotikas stila pils, Tudoru stila pils, ko tas īsti nozīmē un kāda ir sakarība starp Angliju 16. gadsimtā un Baltijas mazpilsētu 19. Kaut kas tuvu šim izveidots, protams, ir ļoti daudz šo tēmu ir pētījis Jānis Zilgalvis, bet tas, ko es gribu mēģināt vismaz savā mazajā veidā pienest, ir tieši kā tas attiecas uz Alūksni, kādu šeit mēs noteikti angliskos elementus redzam, un arī tā vispārināti, kā šis stils vispār nonāk līdz Vidzemei. Savukārt vēsturniece Astrīda Ievedniece dalījās ar sev tū tēmu. Pēckara dzīves izpēti uzsverot, ka aiz skaitļiem un vēsturiskiem faktiem vienmēr slēpjas cilvēku likteņi. Arī tāda tēma, kas liekas šķietami, kas tur var būt interesants, skaitīt, kaut ko saskaitīt, bet, ka parod dziļāk, vienmēr kaut kas atrodas. Cilvēkiem ir jājūt tas nozīmīgums, ja? Jo mēs esam tik ilgi auguši, mana paudze tādās, ideoloģiskās cīņās un stingrās norādēs, ko drīkst runāt, ko nedrīkst, ko drīkst rakstīt. Tas mums pašiem ir jāatrod, kas mums ir svarīgi. Šajā gadā plānot arī citi pasākumi, kuros turpināsies sarunas par Alūksnes vēsturi. Nākamā tikšanās notiks 23. maijā Alūksnes novada muzejā.